Atkal ir atnākusi kāda reize, kad mēs atkal stāvam ekrānu priekšā. Sveiciens klausītājiem, redzētājiem, skatītājiem, cik mēs te esam. Ir jauki, kad ir cilvēki, kuri tomēr kaut ko domā nedaudz vairāk par to, ko liekam vēderā, nedaudz vairāk par lietām, kas notiek mums apkārt riņķī, par ceļojumiem, izklaidēm, priekiem un bēdām. Ir labi arī paskatīties kādas fundamentālākas lietas, kuras cilvēce ir ielikt šūpulī kopš radīšanas. Pagājušo reizīti mēs skatījāmies nedaudz par cilvēku genomu, skatījāmies par lietām, kuras praktiski izslēdz jebkādu evolūciju. Noskaidrojām arī iepriekšējās prezentācijās, kad uz šīs zemes nenotiek veselības, cilvēka varbūt arī apziņas un arī morāles augšupeju, bet notiek tādā lielākai daļai šīs zemes notiek tomēr lielāka vai mazāka deģenerācija, jeb kā mēs zinātniski runājot, tas ir otrais termodinamikas likums, tā ir entropija, jeb tuvošanās haosam, jeb došanās uz sadalīšanos atomos. Bet šodien mēs parunāsim par tādu jēdzienu kā atpūta. Atpūta. Ja mēs runājam par atpūtu, tad viņa ir ne tikai gulēšana, ne tikai nekā nedarīšana, bet atpūta ir arī zināma slodze, fiziska slodze, un atpūta notiek tad, kad mēs saprotam, ko mums pareizi vajag un ko mums vajag savā dzīvē arī mainīt. Un atpūta mūsu organismam, mūsu smadzenēm ir ļoti dažādi procesi. Par to nedaudz šodien parunāsim. Ļoti daudz cilvēki šodien uzskata, ka atpūta ir tikai tāda tukša laika kavēšana. Atpūta pastaigājoties pa mežu, pastaigājoties gar jūrmalu, atrodoties mājās un strādājot kādu sirdī patīkamu darbu, tā ir tāda tukša laika kavēšana. Jo mums taču ir jāstrādā, lai ko iegūtu. Un te mēs redzam lietas, kuras ļoti bieži cilvēki domā, ka tā ir atpūta. Tās ir dažādas video spēles, tās ir dažādas lietas, ko mēs saucam par koncertiem, teātriem. Ir tā interesanti, ka licimērus, kādā senā valodā, jeb liekulis, tā kādreiz sauc visus aktierus. Un ja mēs paskatāmies filmas vai teātri izrādes, tad mums ir jāsaprot, kad mēs skatāmies liekulību un uzņemam liekulību. To šodien sauc par augstu kultūru, bet šī kultūra ir uz skatuves, un tad, kad ir aiztaisīta aizkarciet, tad šī kultūra ir pavisam savādāk, par ko cilvēkiem, normāliem cilvēkiem, es tā gribētu teikt, ir kauns domāt, kur nu vēl varbūt kauns runāt. Un te mēs redzam kādu atpūtas veidu, ko šodien lasām Suzy Quatro. Tā ir kāda nelaimīga popzvaigzne. Kāds cilvēks, kurš ir iegājis šajā mūzikā, kura ir arī nevisai pareiza. Ejot tālāk, kāpēc vēl ir jāstrādā? Viena liela daļa cilvēki strādā,
lai viņiem būtu nauda. Un par naudu tad viņi var nopirkt dažādus ceļojumus, var apmeklēt tālas zemes, var iegādāties kādu jaudīgu automašīnu un tad ķert saucamos, kā šodien saka, adrenalīnu. Kā cilvēki vēlās? Ir dažādas lietas, bet arī cilvēki, kuri uz šīs zemes dzenās pēc naudas, lai darītu ļaunu. Sevišķi tas attiecās uz bērniem, tas attiecās uz miesas kārībām, kuras nes tikai ļaunu, gan sev, gan sabiedrībai. Vai mums ir jānoliek uz šādiem altāriem, ir jānoliek savas mūžīgās vērtības un jānoliek arī sava veselība, sociālā labklājība, ģimene, bērni, tuvinieki. Ejot tālāk, ļoti aktuāli ir tie saucamie laika grozīšanas periodi, kas ir 2 reizes gadā. Un pēc amerikāņu datiem, tad, kad pāriet uz vasaras laiku, tad par 8% pieaug avāriju skaits. Tad, kad pāriet uz ziemas laiku, par 8% samazinās avāriju skaits. Kāpēc? Tas ir tāds jautājums, kam mēs izlietojam savu laiku un cik ir kvalitatīva mūsu atpūta, mūsu personīgā atpūta. Jo 1 stunda piecelties agrāk, tātad tas nozīmē, ka mums ir jāiet laicīgi gulēt, un tās visas izklaides, un tās visas it kā šīs lietas, kuras cilvēki atnākot no darba, atgriežoties no mācībām, kuri viņi it kā vēlās iekļauties šajās lietās, vēlās viņas pārbaudīt, tātad to saucamo nevisai pareizo aizliegto augli baudīt, un tad mūsu smadzenes praktiski tiek paralizētas, un mēs atpūsties vairs nespējam normāli, lai atpūšās mūsu smadzenes. Viņām ir vajadzīgs garīgs laiks, bet no rīta atkal ir jāceļās, no rīta atkal ir jāiet, jāpild pienākumu, un gala rezultātā mēs skatīsimies par lietām, kad atpūta ir nepietiekoši, kas notiek ar cilvēka organismu. Parunāsim par miegu. Mūsu smadzeņu pamatnē atrodas tāds čiekurveida dziedzers, epifīze, kurš nakts laikā veido hormonus. Mēs jau runājām par hormoniem iepriekš, pie saules gaismas, nedaudz atskatīsimies atpakaļ. Melatonīnu un serotonīnu. Tie ir atjaunošanās un labsajūtas hormoni, kuri veidojās nakts laikā. Sevišķi nakts pirmajā daļā. Un ir svarīgi aiziet laicīgi gulēt, lai šie hormoni veidotos. Bez tam vēl tur ir arī citi hormoni, kā arginīns un vazotocīns, mazina sāpes, atslābina organismu un ieved saucamajā dziļajā miega fāzē. Par to mēs parunāsim drusku tālāk. Vēl ir tāda viela, hormons epitelamīns. Aktivizē iemācīšanos, izpratni, palielina atmiņu, aizkavē novecošanos un nodrošina informācijas saglabāšanos garos zonā. Mūsu garos zona, kas ir saucamā lielākā daļa, tā ir piersdaiva, tur ir mūsu informācijas glabātuve, kā šodien runā cietais disks. Un ja mums ir pietiekoši atpūt, ja mēs pietiekoši laicīgi ejam gulēt, miega laikā, šī informācija tur saglabājās un vienmēr ir viegli pieejama. Mēs varam
Ja mums kaut ko vajag, mēs ļoti bieži cilvēkiem ir tā. Nu, es taču zinu, es nevaru atcerēties. Un tagad pirmos 2-3 burtus tur izlasu no tā vārda. Es atcerējos. Vai kāds kaut ko pasaka? Jā, tiešām tas ir tā. Tas liecina to, kad ir traucējumi normālā smadzeņu atpūtā. Traucējumi ir miega pirmajā fāzē, tātad mums ir agrāk un kvalitatīvāk jāiet gulēt, jāiet atpūsties. Vēl kas ir? Šie minētie hormoni, kuri veidojas šķiekura veida dziedzerī, viņi nakts laikā dara ievērojami labu darbu, bet cilvēkam pamostoties šie hormoni vairs tik lielā daudzumā nav vajadzīgi, un viņi lēnām sabrūk. Un šie gala produkti ir no smadzenēm jāizvada, un ja nākošajā dienā mums ir normāla fiziska slodze, tad šie gala produkti izvadās, lai nākošajā naktī atkal varētu veidoties no jauna. Ja fiziska slodze nav, tad šo un citu gala produktu, jeb atkritumu vielu izvadīšana tiek kavēta, un minēto hormonu veidošanās epifīzē ievērojams samazinās. Un ir tāda interesanta lieta, ka cilvēka smadzenes nakts laikā strādā, ievērojami strādā un darbojās. Nevis guļ tāpat kā, piemēram, mūsu apziņa, mūsu muskuļi, daļai arī mūsu iekšējie orgāni. Smadzenes atpūšās fiziskas slodzes laikā. To mums vajadzētu atcerēties. Smadzenes tad atpūšās. Ja runājam par miegu, tad cilvēki jau sen to ir novērojuši, kad cilvēkam aizmiegot, sākumā ir acu kustības ir lēnas, to sauc par lēno miegu. Un šajā miega fāzē, tas ir pirmais miegs, kad mēs aizmiegam, šajā miega fāzē dienas laikā iegūtā informācija tiek aiznesta uz smadzeņu garozas atmiņas centriem. Vēl kas notiek šajā miega fāzē? Pastiprinās smadzeņu šķidruma plūsma starp nervu šūnām, tiek aizvadīti vielu maiņas gala produkti un atjaunojās barības vielu rezerves. Tieši miega laikā, šajā pirmajā miega fāzē. Dzēšās negatīvās un stresa reakcijas. Tad, ja šie notikumi, šīs stresa reakcijas un negatīvās reakcijas, ja viņas dienas laikā ir izgājušas caur saucamo garozes kontroles centriem, jeb centru. Ko tas nozīmē? Ir tāda interesanta lieta, par ko mēs varbūt parunāsim citreiz, ir tā, ka, ja mēs skatāmies, piemēram, filmu, un notiek šī kadru kustība, mēs saprotam, ja, tie 24 vai pat 30 kadri sekundē, šī kustība notiek, 18 tā. Tad mūsu smadzenes mēs to redzam kā kustību, bet mūsu smadzenēs ātri mainās šīs bildītes. 10, 20, 30 reizes sekundē. Šīs bildītes mainās. Un tad šī modernā kinematogrāfija, ko dara? Tāpat kā teātri, maina notikumus. Vienu brīdi viens aktieris brauc ar mašīnu, nākošo brīdi tur mājās notiek tas un tas, trešajā brīdī tur ir policija un ceturtajā tur ir bandīti, kas atkal kaut ko
kaut ko perina. Un šādā veidā visu laiku mainot šos notikumus, mainot šīs epizodes mūsu smadzenēm, šī kontrole, kas ir notiek garozas zonā, šī prāta kontrole sāk atslābt. Un iegūtā informācija, ko mēs redzam, viņa vairs netiek novērtēta kā pozitīva vai negatīva, viņa tiek novērtēta kā pozitīva un dodās uz zemapziņu. Uz mūsu zemgarozes centriem, un nakts laikā viņa dodās un saglabājās mūsu garozes zonā. Un gala rezultāts ir kāds? Šīs stresa reakcijas nedzēšās, jo nav izgājušas šo garozes kontrolas zonu, kurā pasaka, vai tas bija labi, vai tas bija slikti. Ja tas ir slikti, tad šī informācija, kaut arī viņas saglabājās, bet viņa saglabājās kā negatīva. Ja viņa saglabājās šī negatīvā informācija kā pozitīva pie šiem minētajiem apstākļiem, tad cilvēki dzīves laikā sastopoties ar līdzīgu situāciju, tāds ļoti vienkāršs piemērs. Tātad, ja mēs filmā redzam, ka tur viens aplaupa banku, vai izvelk naudas maciņu, vai atrod lielu naudas žūksni, kas pieder kādam cilvēkam, iebāž savā kabatā un ir ļoti laimīgs. Un ja mēs tagad dzīvē sastopamies ar kaut ko līdzīgu, tad mēs pirmajā momentā ieraugot, mūsu pirmā reakcija ir, man viņš ir jāpaņem, es būšu priecīgs, es būšu laimīgs, un pēc tam, kad tu esi apzadzies, tad tev mocis sirdsapziņa. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai visas šīs negatīvās stresa reakcijas būtu izgājušas cauri mūsu garozes zonai, šiem prāta kontrolas centriem, lai pēc tam dzīvē nonākot šādās situācijās mēs nedarītu ļaunas un nepareizas lietas. Ātrās acu kustības, jeb ātrais miegs, šajā laikā mēs sapņojam, un šajā laikā dienas informācija, analizētā informācija ir atnākusi līdz mūsu garozes zonai, un tur viņa tiek saglabāta. Ejot tālāk, šajā slaidā mēs redzam, ka abu miega fāžu kopīgais ilgums, tātad šis lēnais miegs, jeb lēnās acu kustības, un ātrais miegs, jeb ātrās acu kustības, ilgst apmēram 90 minūtes. Un šādi 90 minūšu periodi naktī, kad mēs guļam, atkarībā no mūsu miega ilguma, ir 5, 6, 7. Un tagad paskatīsimies laikus. Tātad, lēnais miegs. Ja mēs aizējam gulēt 10, tad 90 minūtes pāriet pēc 1,5 stundām. Un lēnais miegs ir 80% un 20% ir ātrais miegs. Ejot tālāk līdz pusnaktī un uz rīta pusi, lēnā miega daudzums šajos 90 minūšu periodos samazinās un pieaug ātrā miega daudzums. Ko tas nozīmē? Ja mēs ejam vēlu gulēt, tad samazinās lēnā miega kopējais laiks. Jo ir interesanti. Ja man pirmais miega periods, pirmās 90 minūtes no miega ir tikai pēc pusnakts, 12 līdz 1, tad tikai lēnais miegs ir 60%. Ja mēs ejam gulēt pēc 2, tad tikai 40% ir lēnais miegs.
Tātad, ko tas nozīmē? Ja lēnā miega kopējais daudzums nakts laikā samazinās, tad nenotiek pietiekoši smadzeņu attīrīšanās un barības vielu uzkrāšanās un pievade nervu šūnās un arī nervu vados. Jo visniecīgākais barības vielu daudzums ir tieši nervu šūnās. Un vajadzīgi ir regulāra šo barības vielu atjaunošana. Tas nav tā, ka mēs, piemēram, fiziski strādājam, mēs izmantojam savus enerģētiskās rezervus, aizejam, pēdam, uzņemam un mēs atkal varam strādāt, mums atkal ir spēks. Ar smadzenēm tā nav. Smadzenēs barības vielu uzkrāšanās notiek daudz lēnāk nekā tas, piemēram, ir muskuļos. Un tāpēc ir vajadzīgs miegs, kurš ir saucamais lēnais miegs. Tātad miegs, tās stundas, kas ir līdz pusnaktī, ir daudz labākas, daudz pilnīgākas un vērtīgākas nekā tās stundas, kas ir pēc pusnakts. Ja ejam vēlu gulēt, tad traucēta ir informācijas pārnešana un arī saglabāšana garos centros. Sevišķi cieši saucamā īslaicīga atmiņa. Kur es noliku skrūvgriezus, kur es noliku atslēgas, kur es noliku dokumentus. Tas ir kā tiešas sekas, kad mēs laicīgi neejam gulēt. Un vēl kas notiek? Netiek izdzēstas stresa reakciju sekas organismā. Un cilvēki kļūst uzbudināti. Kas vēl notiek stresa laikā, jau skrienot varbūt pa citām prezentācijām? Iztukšojās kopīgās enerģijas rezerves mūsu organismu audos, orgānos, šūnās, ieskaitot nervu sistēmu, kura cieš visvairāk. Nepietiekošs miegs, un ko mēs varam novērot? Jo kas notiek pie nepietiekoša miega? Pieaug apetītes veicinošā hormona grelīna līmenis organismā. Tātad mēs noskaidrojām nepietiekošs miegs un mūsu organisma, sevišķi nervu sistēmas, enerģētiskās rezerves neatjaunojas pilnīgi. Un ja enerģētiskās rezerves trūks, sevišķi nervu sistēmā, mums pieaug apetīte. Un pieaug apetīte tieši pēc mikroelementiem, vitamīniem, šīm bioloģiski aktīvajām vielām, lai nervu sistēma varētu izturēt šo saucamo vielu maiņas, jeb oksidatīvo stresu. Un mums ir vairāk jāēd, bet jo mēs vairāk ēdam, jo mēs vairāk uzņemam liekās barības vielas. Un viņas kaut kur ir jānoliek. Ejot vēlu gulēt, cilvēkiem samazinās šis leptīna, jeb sāta hormona daudzums un pieaug grelīna, jeb apetītes veicinošā hormona daudzums. Un rezultātā mums attīstās ne tikai liekie kilogrami, bet visas pārējās hroniskās saslimšanas, ko mēs jau runājām pirmajās prezentācijās. Neatkārtosimies. Liekie kilogrami un turīt ir klāt hroniskās saslimšanas, kuras mēs pat sākumā nejūtam, mēs varam nejust viņas gadiem, 2, 3, varbūt pat 10 gadi, un tad, kad jau organisma sabrukšanas process ķermenī kādos orgānos jau sasniedz tādu līmeni, kā mēs to jūtam, tad jau tā ārsteišana un atgriešanās pilnīgā normā nav iespējama. Neizgulēšanās uzkrājas. Piemēram, ja mēs 1 stundu katru dienu nozogam no miega, tad tas ir tas pats, kad mēs katru nedēļu 1
diennakti neguļam. Un tagad padomājiet, ja mēs diennakti neguļam, tad kāds es esmu cilvēks nākošajā dienā, cik es esmu fiziski aktīvs, kādas ir manas darba spējas un kāda ir mana smadzeņu darbība. Nepietiekam miega ietekme. Paskatīsimies kādus tādus varbūt vispār zināmus jautājumus. Tā kā mēs jau runājam, tad samazinās fiziskā un morālā izturība. Mēs saprotam par fizisko izturību, jā, tā samazinās. Kas ir ar morālo izturību? Morāla. Jā, mēs dzīvojam stresa apstākļos, mēs dzīvojam jūrā, kur ir pārmetumi, aizvainojumi, pāri nodarījumi, gan fiziski, gan morāli. Un, ja mēs neesam pietiekoši izgulējušies, tad par cilvēkiem saka tā, izkāp no gultas ārā ar kreiso kāju. Šodien ar to cilvēku nevar daudz runāt. Tur jāiet ar līkumu. Saprotiet, tas ir posts. Un arī, ja mēs pieskaramies likumiskām lietām, tad arī šīs likumiskās lietas tiek pazeminātas. Šie standarti tiek pazemināti. Tieši neizgulēšanās dēļ. Līdz ar to, ka barības vielu atjaunošanās nenotiek pilnīgi, ir daļēji traucēta mūsu nervu sistēmas pilnvērtīgas darbība, un rezultātā novājinās arī imūnsistēma. Cilvēkiem palielinās smadzeņu darbības efektivitāte un ātrums, un ir grūti noturēt uzmanību. Cilvēku organismā smadzenes ir tās, kurām ir vajadzīgs vislielākais atpūtas laiks. Vislielākais. Organismā netik daudz nogurst muskuļi, iekšējie orgāni, kā nogurums iestājas smadzeņu šūnās, nervu vados. Tā rezultātā bieži mainās garastāvoklis, palielinās aizkaitināmība, pieaug reakcijas uz stresu, cilvēks sāk rīkoties, mēs varētu teikt, neadekvāti. Un ja vēl papildus klāt ir stimulātori, par ko mēs paskatīsimies tālāk, tad šie stimulātori stimulē ne jau tās labākās atbildes reakcijas. Ne jau tās labākās. Un tāpēc ļoti bieži mēs dzirdam kaut ko mēs pasakām, vai cilvēks kaut ko nesaprot, tu man to teici. Ko tu pa degunu gribi? Un tad sākās visādas citas lietas. Tas ir varbūt starp vīriešiem, starp sieviešu kārtas pārstāvjiem notiek samērā ātras vārdu maiņas, vai sirdī paliek rūgtums un aizvainojums. Un tās atkal ir zināmas stresa reakcijas, kurām vajadzētu dzēsties nakts laikā, ja mēs pietiekoši agri ejam gulēt. Atpūšamies. Ir tāda lieta, neizgulēšanās un cilvēks, kurš neievēro normālus atpūtas režīmus, viņš it kā strādā autopilotā. Daļējā autopilotā. Mēs, piemēram, šodien zinām, jā, mums ir mākslīgais intelekts, mums ir lidmašīnām saspiežam kloķis un pogas un lidmašīna mierīgi lido, tikai tā bišķi paskatāmies, novērojam. Un nereti arī informācijas portālos var kādreiz atrast, jā,
Abi 2 piloti izkāp no lidmašīnas un viņi jāved uz atskurptuvi. Lidmašīna visu, ko izdara. Ļoti brīnišķīgi. Es esmu redzējis uz autobāni, kur mašīnas traucās ar 160, 180, pat lielāku ātrumu, un cilvēks lasa avīzi. Autopilots ir ieslēgts. Kā tas notiek mūsu smadzenēs? Tātad, pie neizgulēšanās, kad nav pietiekoši atpūt nervu šūnām, mūsu garozas zonas, kontroles centri tiek ievērojami kavēti. Un tā informācija, tā negatīvā informācija, kura ir ierakstīta zemapziņā, un viņa ir ierakstīta ar pozitīvu zīmi, kaut arī viņa ir negatīva, tad pie asām reakcijām, pie kādām stresa situācijām, tad mūsu ķermeni, mūsu valodu, mūsu rīcību diktē šī negatīvā informācija, kas ir ierakstīta zemapziņā, jo viņa nav izgājusi cauri, kā jau mēs minējām iepriekš, garozas kontroles, mūsu augstāko prātu spēju kontroles centriem. Un tad notiek gandrīz kā autopilotā. Ieraugam maku, nemeklējam saimnieku, bet priecājamies, ka esam tikuši pie kādiem līdzekļiem, kuri man nepieder. Šodien tas ir ļoti klāji izteikts biznesā, ļoti daudzās lietās. Cilvēks, kurš neveltīja uzmanību savu ķermeņa atpūtai, bieži rīkojas tā, kā tas ir parādīts seriālos, kā tas ir parādīts ziņās, kā tas ir parādīts ziņās, kuras ir negatīvās ziņas. Un tāpēc bieži vien cilvēki rīkojās, dažreiz iet gandrīz kā akli, kaut arī viņi redz, bet viņi rīkojās ne jau pēc normāliem, cilvēcīgiem, morāli augstiem principiem. Te mēs tā bildē redzam, tur tā jābūt, es tā rīkojos, labi, un rezultāti ir nevienmēr tie pateicīgākie. Kas vēl notiek? Samazinās augstākās smadzeņu funkcijas. Spējas mācīties. Katrā cilvēkā, mēs saprotam, ir zināma veida sirdsapziņa, jeb tas ir tāds brīdinājums, tas ir ielikts pie radīšanas, kad mēs apzināmies intuitīvi, saprotam, kas ir labi un kas ir slikti. Un tā ir sirdsapziņa. Un ļoti bieži cilvēks, kurš nav atpūties, kurš ir piekusis, kurš ir savā dzīvē ir uzstādījis mērķis, man vajag jaunu mašīnu, man vajag brīnišķīgu māju, mašīnai nekāda vaina, arī mājai nekāda vaina, tikai kādu. Ja mēs gribam visu to, ko mums piedāvā turisma aģentūras, ko mums piedāvā reklāmas, ko mums piedāvā šie ārzemju seriāli, tad tā sirdsapziņa, mēs pēc tā cenšamies, skrienam pēc tā visa, un mūsu sirdsapziņa tiek daļēji bloķēta. Arī cilvēka drošība, atrašanās uz ielas, transportā, vadot transportu, arī viņa drošība tiek apdraudēta. Protams, samazinoties smadzeņu augstākajām prātspējām, arī darba efektivitāte un kvalitāte sāk klibot. Nerunāsim jau arī par to, kad ir saskarsme un attiecības ar cilvēkiem savā starpā. Mēs nevaram panest citus, un citi nevar panest mūs, un gala rezultātā
ir sociālie konflikti, sociālie trači, un šādas lietas notiek arī valstu starpā. Nu, nerunāsim par ģimenes cilvēkiem un nerunāsim par skolām, kur bērniem šī sociālā likumiskā audzināšana ir, es domāju, ļoti zemā līmenī. Atbildība par sevi un atbildība par otru praktiski ir gandrīz vai pazudusi. Neizgulēšanās iemesli. Mums kaut ko ir jāatver. Tas ir internets. Te es atradu tādu vecu televizoru. Šodien tie ir moderni televizori. Televizori gandrīz vai nav vajadzīgi. Tagad ir plānie portatīvie datori, plānie televizori, slēdzam, mums ir kanāli, cik tik vien mēs gribam, pavadīsim tikai visu laiku. Un tāpēc arī smadzenes, pavadot pie šiem zilajiem ekrāniem, arī šīs smadzenes un mūsu darbība un mūsu raksturs praktiski kopē to, ko mēs redzam. Un tad ir vēl tāda lieta. Kādreiz sievietes bija kā skaistuma ideāls, viņas bija mātes, viņas audzināja bērnus, vīri strādāja, viņas bija mājas dvēseli. Un tad ir tā interesanti saucamais sieviešu boks. Sieviešu boks parādījās Amerikā. Un te mēs skatāmies tās bildes, ļoti interesanti. Viņas bija apģērbtas, ļoti interesanti. Miesas uzbūvīja. Un mēs ko redzam? Cilvēki, kur ir nervozi un stresaini, viņi parasti ir vai nu ļoti tievi, vai nu ļoti dušīgi. Un šodien mēs redzam arī to, kad ir pasaules čempioni sieviešu kickboksā, boksā, cīņas bez noteikumiem, un tam līdzīgi. Vai tad tiešām mēs nesaprotam? Vieni, kā lai saka, morāli traumēti cilvēki kaujās, un citi morāli traumēti cilvēki kā skatās un vēl par to naudu maksā. Un tad ir Stallone un Schwarzeneggers, tur līst asins. Un ja mēs tur dzīvojam šajās filmās, tad uz ielas, ja mums kaut kāds pasaka nevisai labu vārdu, tad ir jāmeklē nazis vai vēl kaut kas un jādara gals tam pārdarītājam. Un tad es redzu, te ir tāda vēl viena, te ir izklaides, dējas, un te vēl ir tāda persona. Šo personu sauc par Mansonu. Tas ir tieši atklāts vēlnišķīgās mūzikas radītājs, dziedātājs. Viņš to pauž ne tikai ar savām dziesmām, bet arī ar savu izskatu, ar savu rīcību un savu dzīvesveidu. Skatoties uz šiem cilvēkiem, kurus dievina, uz šīm popzvaigznēm, uz šiem aktieriem, skumji paliek. Paliek skumji. Šodien cilvēki brīnās par, kā tur tie mežoņi, tur kaut kādas upurēšanas pienesuši pat cilvēkus, viņiem tur vajag kazas kāju vai kādu suņa zobu kaut kur karināt un klanīties un vēl kaut ko darīt. Un tai pašā laikā šodien tas pats notiek, atverot šos zilos ekrānus. Kas vēl atņem laiku atpūtai, kas vēl atņem laiku normālai smadzeņu darbībai, līdz ar to arī normālajiem likumiskiem principiem, likumiskai morālei. Tas ir darbs naktsmaiņās. Darbs naktsmaiņās tas ir gandrīz tā kā
važas. Tu esi kļuvis gandrīz par vergu, un tu esi tāds kļuvis tāpēc, it kā tev nav izvēles, it kā tev tāda darba apstākļi ir, bet vai tad tiešām kaut ko nevar mainīt? Vai nevar mainīt savā dzīvesveidā, vai nevar mainīt attiecībā uz savu ķermeni nakts maiņas un ir garantēta smadzeņu darbības traucējumi, ir garantēts asinsspiediens, sirdslimības, un tur atkal ir jālieto medikamenti. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Kāpēc ir vajadzīga medikamentozā ārstēšana, ja mēs varam kaut ko ar šīm nakts maiņām darīt? Ir lietas, kur ir jādzēš ugunsgrēks, ir lietas, kur ir jāglāb dzīvība, bet vai tiešām ir lietas, kur man ir jāstrādā par šoferi maiņās, man ir jāiet uz rūpnīcas maiņās un vēl kaut kas jādara. Un kāpēc? Kāpēc tas ir vajadzīgs? Kāpēc sabiedrībā veidojās šādi likumi? Kāpēc tāda ekonomika? Un kāpēc cilvēks tiek lēnām un pamazām iznīcināts un viņa ķermenis tiek sagrauts, viņa veselība un viņa morāla tiek grauta? Kāpēc tas ir vajadzīgs? Viens no briesmīgākajiem cēloņiem ir stress. Kad parādījās stresa reakcijas? Selie un viņa darbība. Kādreiz pat karoja tikai dienas laikā, nevis pa naktīm. Saprotiet, lai arī cik ļauns bija ienaidnieks, viņš saprata, ka pa nakti ir jāguļ teltīs. Un pa dienu ir jāiet uzbrukumā. Šodien, kā mēs redzam, stress un nemiers, ko viņš dara? Viņš sagrauj cilvēku, gan morāli, gan fiziski. Izlieto visas cilvēka rezerves, un tad cilvēks paliek gandrīz pilnīgi bezspēcīgs. Bezspēcīgs morāli, bezspēcīgs fiziski. Un šodienas ārsti saka tā, ka šādi cilvēki, viņiem it kā pat neko vairs nevajag, un būtībā, ko viņi gaida? Viņi gaida, kad viņiem pienāks nāves stunda. Gandrīz tādā stāvoklī. Ja mēs dzīvojam pilsētā, mēs nevaram saglabāt normālu smadzeņu darbību un normālu veselību. Pateicoties trokšņiem, ja tās ir mazpilsētas, ja tie ir mazi ciemati, kur no rītiem agrāk dzieda gailīši un kādreiz sunsarēji, tās ir lietas, pie kā mēs esam pieraduši. Tās ir dabiskas skaņas. Bet ja dienu un nakti brauc garām mašīnas, taurē, cilvēki rājās, ātrā palīdzība, policija skrien ar visām sirēnām, un šīs troksnes cilvēkiem ar vājāku nervu sistēmu viņu padara vēl nedrošāku, vēl ievainojamāku, un vēl arvien vairāk un vairāk cilvēki sāk justies slikti, un arī viņu veselība pamazām brūk. Ejot tālāk, viens no lielākajām nelaimēm, kas traucē mums normāli atpūsties, ir kofeīns un vesela rinda medikamenti. Par to mēs esam jau runājuši. Un šodien nāves un cēloņi un saslimšanas, pateicoties medikamentu lietošanai, skan tā ļoti interesanti.
nepareiza, nevajadzīga medikamentu lietošana ir jau pasaulē 4., 5. vietā nāves cēloņa ziņā. 4., 5. vietā. Kā kurā valstī? Ja mums pa dienu nav fiziskas aktivitātes, nav fiziskas slodze, kā jau mēs runājām, mūsu smadzeņu šūnas, smadzenes un arī nervu vadu šūnas, mūsu organisms pie sēdoša dzīvesveida, viņš nevar atjaunot pilnā mērā rezerves un nevar izvadīt, nespēj izvadīt arī no organisma vielu maiņas galvprodukts, kuri mums nav vajadzīgi. Sēdošs, mazkustīgs dzīvesveids. Un arī tad mūsu miegs, mūsu atpūta ir traucēta. Vēl, ja mēs runājam par neizgulēšanos. Mēs jau šodien daudz runājam par šīm morāles principiem, jo kā lai mēs atšķiram labo no ļaunā? Labas lietas, ko man vajadzētu darīt, un ļaunas lietas, ko nevajadzētu darīt. Pie neizgulēšanās šīs robežas sāk tuvināties un pārklājās un dzēšās. Tad veidojās tāda pelēkā zona, kā šodien populāri ir runāt. Pelēkā zona, kas attiecās starp labu un ļaunu. Tad mēs darām labas lietas un ļaunas lietas, bet ja mūsu smadzenes būtu atpūtušās, ja mēs būtu sekojuši pareiziem veselības un morāles principiem, tad tā nebūtu. Tad, kad mēs pasaulē iepazīstamies ar modernajām inkvizīcijas metodēm, spīdzināšanas metodēm, tad viena no labākajām metodēm ir neļaut cilvēkam gulēt. Neļaut gulēt. To pielieto praktiski visos cietumos, un arī demokrātijas stūrakmeņos, par ko daudz runā pasaulē. Nepietiekošs miegs un cilvēks morāli nevar vairs pretoties vardarbībai, viņš pakļaujās. Smadzeņu skalošana. Mēs te arī nedaudz iepriekš mums televīzija reklāmas aicināja uz kādu medikamentu pieņemšanu, pakļaušanos. Arī tā ir smadzeņu skalošana. Un te ir šis saucamais Hitlera, Gebels tāds citāts. Ja melus runā pietiekoši intensīvi, pietiekoši ilgi, tad cilvēki to pieņem par patiesību. Un tas attiecās gan uz morāli, gan arī uz mūsu fizisko veselību. Mums tā arī viens dakteris no Sirmas, cilvēku dakteris, viņš speķītim nav nekādas vainas, un ja vēl uzdzer kaut ko virsū no grādīgā dzēriena, tad ir pavisam labi, tas taču mums ir vajadzīgs. Mums vajadzīgs vēl tas, ir internets, ir pilns ar vieni, kas to noliedz, otru, kas to atbalsta, tad kam mēs sekosim? Kur tad ir tas pareizais variants? Mums ir jāieklausās savā ķermenī, mums ir jāieklausās šajā patiesības grāmatā, lai mēs saprastu. Vai ar mani nenotiek šī smadzeņu skalošana uz daudz dažādām lietām? Cik mums vajadzētu atpūsties, jeb cik ilgi gulēt? Vidēji 7-8 stundas. Un atcerēsimies, kad līdz pusnaktī ir vajadzīgs minimums 2 stundas. Minimums 2 stundas līdz pusnaktī. Bērniem, protams, vairāk.
Mazi bērni tāpat kā kaķi guļ 18 stundas diennaktī, pat vairāk. Kā uzlabot miegu? Pirmām kārtām jau ikdienas fiziska slodze. Mums piedāvā dažādas trenažierus, dažādas sporta zāles, kur nav svaiga gaisa, kur nav saules, kur cilvēks strādā, kur nav svaiga gaisa plūsma. Vislabākais ir tas fiziskais darbs, tā slodze, kas mums cilvēkam dod gandarījumu. Palīdzēt kaimiņam, palīdzēt savam tuvākajam. Darbs dārzā, tas ir tas, kas dod atpūtu ķermenim, jo ja šāda fiziska slodze ir pareiza, tad viņa mums dod apmierinājumu. Morālu apmierinājumu. Un morāls apmierinājums veidojās, un tad mūsu smadzenes pie morāla apmierinājuma, viņas ir tīras no atkrituma vielām, no lieka stresa, no negatīvām emocijām. Bez tam, mēs jau runājām par uzturu, vieglas vakariņas nevēlāk kā 4 stundas pirms miega. Nevēlāk. Un veselīgs uzturs ar pirmo karoti. Ne jau ar pēdējo vai pirmspēdējo, bet veselīgs uzturs ar pirmo karoti. Lai mēs uzņemtu visas tās fito uzturvielas, mikro, makro elementus, kas ir vajadzīgi mūsu organismam, lai mēs veselīgi dzīvotu un lai arī normāli miega laikā smadzenes varētu atjaunoties, atjaunot rezerves pēc vitamīniem, mikroelementiem, tāpat kā viss pārējais organisms. Vēl kas ir? Mums ir jāatsakās no alkohola, no stimulatoriem. Un tad paskatīsimies, kas ir šie galvenie, no kā mums vajadzētu atteikties. Visi šķīdumi, visi saucamie produkti, jeb antiprodukti, kā viņus vajadzētu teikt, saukt, kas satur kofeīnu vai kofeīnam līdzīgas vielas. Sāļš vai salds. Te ir jāsaprot. Ja tas ir dabīgs sāļums, tad mums ir jāsaprot, un es gribētu arī visiem pateikt, kad sāls mums ir jāuzņem kā kompleksās minerālvielas. Tādēļ mums neder tikai tas baltais nātrija chlorīds, ja plikais tīrais sāls. Mums vajadzētu uzņemt sāli, kur ir arī citas neskaitāmas minerālvielas. Vislabākais ir ķeltas sāls, kur ir 130 vielas iekšā. Himalai ir apmēram ap 100-110. Himalai tumšais sāls. Jo organismā vajadzīgs ne tikai šis nātrija chlorīds, bet vajadzīgi arī vispārējie sāļi. Mums praktiski ir vajadzīga visa Mendeļejeva tabula. Svinu nevajag, protams, jā. Arsēnu nevajag. Tās ir indas. Un, ja mēs runājam par saldu, mums vajadzētu samazināt, cik iespējams, cukuru. Bet mums ir vajadzīgi tie ogļhidrāti, kas mums nāk no augu valsts. Fruktoze, glikoze, citi disaharīdi, kas tur ir. Mums ir vajadzīgi šie kompleksie cukuri. Un to mums nodrošina augu valsts produkti, sevišķi augļi. Un nevajag aizrauties tikai nātrija chlorīds un cukurs. No tā mums vajadzētu pēc iespējas tālāk atteikties. Asās garšvielas. Asās garšvielas atstāja savu
kairinošo ietekmi, jeb pēdas tiešā veidā uz mūsu smadzenēm. Viss tas, kas kairina mūsu kuņģi, ir kā kairinājums, kas tiek nodots uz smadzenēm. Tas ir stress. Smadzenēs ir stress. Un nevajag mums šādas lietot. Ir garšvielas, kas ir, piemēram, sīpoli, ir ķiploki. Bet mums nevajag lietot tās garšvielas, kā, piemēram, mēs vēl runāsim varbūt par melnajiem pipariem, sinepēm, arī laurlapām. Šādas lietas mums nevajadzētu lietot. Kūpinājumi, šašliks. Tās ir arī uzbudinošas vielas. Šie gaļas produkti, viņi ilgstoši gremojās, viņi ilgstoši atrodas mūsu gremošanas traktā un viņi traucē normālu miegu naktīs. Nerunājot par tām ķīmiskajām vielām, ko mūsu organisms uzņem, jo vecā senā kūpināšanas sistēma, kur kūpināja ar malku, šodien lielajā pārtiks rūpniecībā ir beigusies. Tur ir citi tehnoloģiskie procesi. Lai mūsu smadzenes varētu normāli attīrīties, ir vajadzīgs uzņemt pietiekoši daudz ūdeni. Šo ūdeni ir jāuzņem visā dienas laikā. Lai nebūtu pa nakti jāceļās vairākas reizes un pirms miega lielu ūdens daudzumu uzņemt nevajag. Kaut arī, ja mums ir satraukta nervu sistēma, ja mēs gribam normāli gulēt un nemosties pa nakti un nejust stresu, ir zāļu tējas, kuras vajadzētu dzert minimums stundu pirms gulētiešanas. Ir silta vanna, ir mierīgi apstākļi. Cilvēkiem ļoti bieži ir tiešām lielas fiziskas slodzes, gan garīgi, gan fiziski. Un nav ļaunums, ja mēs pa dienu iesnaužamies uz 15, 20, 30 minūtēm. Nav ļaunums. Sevišķi tāpēc, kad mēs dzīvojam tajos platumgrādos, kur vasaras laikā dienas garums ir daudz lielāks nekā nakts garums. Un cilvēki, strādājot, atnākot no darba mājās, ja viņi grib padarīt kaut ko vēl mājās, ja normālā laikā beidzās darbs, tāda iesnaušanās uz kādām minūtēm ir pat laba un ieteicama. Pat laba un ieteicama. Vēl ir viena lieta. Lai mūsu miegs būtu pilnvērtīgs, mūsu atpūta būtu pilnvērtīga, cilvēkiem problēmas, cik ir iespējams, ir jāatrisina līdz gulēt iešanai. Ja mēs esam kādu sliktu darbu darījuši, tad mums ir jāmēģina to atrisināt. Ja mēs esam kaut ko apsolījuši, neesam izdarījuši un atceramies, arī to mums vajag izdarīt. Lai nebūtu šie sirdsapziņas pārmetumi, šis nemiers, cik var mums ir jāsalīdzinās un jāatrisina problēmas, cik mēs viņus varam atrisināt. Un par stresu un problēmu atrisināšanu mēs vēl parunāsim pie pēdējā 8. veselības principa. Šeit tikai iesākums. Mums ir jābūt tumšai, vēsai, klusai istabai. Ar pietiekoši daudzumu svaiga, veselīga gaisa. Un te ir viens bībeles pants, šīs senās grāmatas, un varbūt izlasīsim. Apguldamies tu nebīsies. Tātad
Šodien mēs redzam pasaulē, sevišķi blakus valstīs, visur pasaulē ir ļoti daudz, ir pieauga bandītisms, ir kara šausmas, ir daudz dažādas lietas. Kad es varēšu apgulties un nebīties, tad, kad zināmā mērā es sāku dzīvot ar neapsūdzošu sirdsapziņu. Kad no savas puses esmu darījis to, ko es varu izdarīt to labāko, un man negrauž sirdsapziņu. Par to arī parunāsim pie pēdējā 8. panta. Un tad tu gulēsi un tavs miegs būs gards. Mēs šodien runājam daudz par atpūtu, daudz par lietām, kuras traucē mums normālu miegu, normālu atpūtu. Un tad, ja mēs sekojam šiem principiem, tad miegs ir salds. Ir dziesmiņa saldu miegu, veldspēlīta saldu miegu. Ja? Miegs ir salds. Tātad, un atkārtojoties, miegs ir salds tad, ja es esmu sakārtojis savu dzīvi uz pareiziem principiem. Cilvēks var skriet pēc naudas, viņš var pārkāpt morāles principus, viņš var daudz ko darīt, un tas viss atsaucās uz viņa atpūtu un arī uz viņa miegu. Ļaunums, jebkurš ļaunums, fizisks vai garīgs ļaunums, atsaucās. Mūsu saucamās izklaides, tagad ir atpūsties uz koncertu. Neviens koncertā atpūtu nedod, ja tā nav skaista, klasiska, nomierinoša mūzika. Neviena teātra izrāde nedod atpūtu. Neviena Holivudas filma nedod atpūtu. Neviena lielpilsēta un kaut kādas tur citas apmeklējumi, pilsētu apmeklējumi nedod atpūtu. Atpūtu dod daba, atpūtu dod morāls pareizi principi. Bībeliski pareizi morāls principi. Viņi dod atpūtu. Un tad miegs ir gards. Viņš ir salds, viņš ir patīkams. Un ja mēs pamožamies pēc salda miega, tad mēs arī tā ejam pa to dienu un tā arī dzīvojam. Un tā apkārtne, viss tas ļaunums, ko mēs redzam, viņš tiek slāpēts. Ir robeža. Ir robeža pret šo ļaunumu. Ir bruņas. Iknedēļas atpūta. Redziet, Dievs nav iekārtojis, mūsu radītājs nav iekārtojis, kad mums ir jāstrādā, kā šodien saka, 7x24. Nav, ne mūsu ķermenis, ne mūsu smadzenes tā nav iekārtot. Mums ir iekārtots, ka katru nedēļu cilvēkam ir atpūta, kad viņš atturās, kad viņš atpūšās, kad viņš atpūšās no tiem visiem pienākumiem, no kuriem tu vari atteikties. Un tas ir sabats. Tā nav šodienas kalendāra 7. diena, bet tā ir šī laika sestdiena, nevis svētdiena. Un ja mēs lasām, kur ir rakstīts par šo atpūtas dienu, tur ir rakstīts, kad piemini sabata dienu, kad tu to svētī, ko tas nozīmē? Tu nošķir šo dienu citiem mērķiem. Tu nošķir šo dienu atpūtai, tu nošķir šo dienu dabai, tu nošķir šo dienu pareiziem morāls principiem, kas ir rakstīti Bībelē. Tu viņu nošķir. Nošķir priekš sevis un priekš savu radītāju. Un, ja mēs runājam par to darbu, man ir 6 dienas. Un 6 dienas man ir vajadzīgas, lai es sagatavotos tai 7. dienai.
Arī tai 7. ir jāsagatavojas. Lai mans ķermenis varētu atpūsties. Tātad, tev nebūs spiest un arī pašam kaut ko darīt ikdienišķu. Ne tev, ne tam lopam, ne taviem ģimenes locekļiem. Jo kāpēc? 6 dienas ir bijušas priekš radīšanas, un 6 dienas ir arī priekš mums priekš strādāšanas. Un 7. diena ir tā diena, kad mums ir jāpadomā par savu dzīvi, mums ir jāpadomā par savu sūtību, par savu atbildību, par saviem pienākumiem. Mēs runājam par veselību, mēs runājam par pareiziem veselības principiem. Šie principi ir ierakstīti šajā senajā grāmatā. Un ja mums ir grūtsirdība, ja mums ir nelaimes, problēmas, tad mēs varam atrast atbildes un mēs varam atrast arī padomus, kā šīs savas lietas risināt. Jo ir iecelti mūžīgi radītāja principi, kuri cilvēkam nodrošina gan morālu, gan fizisku labsajūtu. Pasaules vēsturē ir bijuši laikmeti, kad šie cilvēki ir tūkstošiem un arī miljoni ir atdevuši savas dzīvības par šiem principiem. Bet viņi viņas ir atdevuši gan reliģiskās Romas vajāšanas laikos, gan pagāniskās Romas vajāšanas laikos. Viņi ir atdevuši savas dzīvības, viņi ir cietuši, bet ir tas tā ļoti interesanti. Kāpēc tie miljoni tā varēja izdarīt? Kāpēc? Tāpēc, kad viņiem tika iedots kaut kas tāds pretī. Ja bija kaut kas pārāks, pat par dzīvības zaudēšanu, mants nolaupīšanu, pazemošanu, goda atņemšanu. Kaut kas pārāks. Un arī cilvēks, ja viņš šādiem pareiziem dzīves principiem seko un viņiem pieķerās, tad viņš saņem kaut ko pārāku. Kaut ko to, kas mums ir apsolīts, dzīvojot pareizu morāli, dzīvojot pareizi fiziski. Kaut kas tāds, ko es pat gribētu teikt, reti kurš cilvēks to zina. Bet mēs varam iegūt kaut ko tādu, atpūšoties, uzticoties pareiziem principiem, mēs varam iegūt kaut ko tādu, kad nāve nav. Nāve pat nav tik briesmīga. Mēs šodien paskatījāmies lietas par atpūtu. Šodien cilvēks saka, galvenais ir uzturs, galvenais ir tas, bet ir vajadzīga arī atpūta. Mēs neesam uzvilkt mehānismu, kur atspere beidzās, mūžs beidzās. Mēs neesam mašīna, kurai tikai jālej degviela un jābrauc. Mēs esam fiziskas, garīgas būtnes, kuras nav līdzīgas nevienam dzīvam radījumam uz šīs zemes. Mums ir kaut kas iedots tāds, kad mēs apzināmies, mums ir apziņa un saprāts, kuru mēs varam uzturēt veselu, skaidru, varam uzturēt, ievērojot arī šo veselības principu, ko sauc par atpūtu. Atpūtu. Nu ko, cik varējām, tik parunājām, jāsaka visu labu un gaidīsim, kad tas tiks ielikts arī internetā.